Sveiki, mīlīši! Šodien vēlos piedāvāt jums lasījumu, kur palūkosimies, ko tev vēlas teikt tavs augstākais es. Mums ir 3 kārtas, 3 grupas, no kurām izvēlēties. Tātad grupa numur 1, grupa numur 2, grupa numur 3. Sajūti, kura kārtas šobrīd tev uzrunā visvairāk? Pie kuras kārtas varētu būt atbilde uz jautājumu, ko tev vēlas šobrīd teikt tavs augstākais es? Un kad būsi izvēlējies savu kārti, savu grupu, video aprakstā atradīsi grupu laikus, un tad jau tiksimies pie tā lasījuma. Sveika, mīļā pirmā grupa! Tātad šis būs tavs lasījums, kur uzzināsim, ko tev vēlas teikt tavs augstākais es. Tātad šī bija pirmā kārta, ko tu izvēlējies. The key to prayer is to forget what I think I need. Lūkšanas atslēga ir aizmirst, ko es domāju, ka es vēlos, vai kas man ir nepieciešams. Interesanti, sarežģīti. Labi, paskatīsimies, ko tas īsti nozīmē, ko tevs augstākais es vēlēs teikt ar šo kārti, un paņemsim vēl. Tātad, kāda ir ziņa pirmās grupas, kāda ir ziņa pirmai grupai no viņu augstākā es? Kas viņiem ir jāzina, jādzird, jāzina šajā laikā, viņu dzīvē? 2 lūdzu no šīs kavas. Un tad es vēl paņemšu 2 orakulu kārtas, un tad runāsimies no augstākā es pirmās grupas ziņa. Lūdzu vēl vienu. Pirmai grupai ziņa no viņa augstākā es. Tā, labi. Tātad mums ir jā, labi, 9 monētas. Muļķis. Zobenu karaliene. Ok, tad mums ir monētu karalis. 4 monētas, ok. Meditation for peace and serenity. Meditācija mieram un, serene, tas arī būs tāds mierīgs, rāms, tāda perfektā, idiliskā ainava sajūta. Un vēl mums ir toil and labor. Topinās mēle. Ok. Interesanti. Tā ziņa, ko es šeit saredzu, sadzirdu, ir par to, labi, es teikšu, kā ir, jo es zinu, kā tavs augstākais es, tavs augstākais es tā tad esi tu, bet tā kā augstākais tu, kas zina visu, kas apzinās savu vietu visumā, kas zina, ka ir, tā kā viss spēcīgs, brīnišķīgs, ideāls tāds, kāds viņš ir. Un tavs augstākais es šobrīd saredz, ka tu savu enerģiju un, šeit mēs varētu teikt par lūkšanām, savas domas šobrīd ļoti intensīvi virzi tur, kur varbūt, teiksim tā, nav nepareizu ceļu, bet ir garāki ceļi un īsāki ceļi. Un šobrīd, manuprāt, tu virzi savu uzmanību tur, kur varbūt tu izvēlēsies garāku ceļu. Tu izvēlēsies garāku ceļu, varbūt tādu akmeņaināku, domājot, ka tas ir īstais tev. Un tiešām ir ļoti liels uzsvars uz to, ka tas, kas tavuprāt, tev nesīs prieku, laimi, bagātību,
patiesībā varētu būt diezgan grūti un radīt tev patiesībā lielu stresu. Un iespējams, ka tu jau domājot par šo ceļu, ko tu izvēlies, izjūti trauksmi un tā kā bailes ir sajūta, ka tev jau viss ir. Tev jau ir viss, kas tev ir nepieciešams, bet tu to neredzi. Vai arī varbūt tas, kas tev ir nepieciešams, tas, kas tev būtu labvēlīgs, tev ir ārkārtīgi viegli pieejams. Bet tavs fokus ir uz kaut ko citu, uz to, kas šķietami tev ir nepieciešams. Tā kā tu patiesībā jau esi šo 9 monētu enerģijā, jau šī monētu karaļa enerģijā, vai arī tas ir kaut kas tik viegli tev aizsniedzams, pieejams, bet tavs prāts ārkārtīgi fokusējas uz to, uz kaut kādu tālo neaizsniedzamo. Un jautājums ir, kāpēc? Mans jautājums varbūt tev, ko sev pajautāt. Tikai kāpēc es meklēju savu laimi tik ļoti tālu prom no sevis? Vai kāpēc es ticu, ka ja es aizsniegšos pietiekami tālu, aizairēšos, aizpeldēšu pietiekami tālu, ka tad man būs labi? Es saprotu, ka ir visādi apstākļi, un bieži vien tiešām ir tā, ka negribās būt tur, kur tu esi. Negribās just to, ko tavi dzīves apstākļi tev tā vien šķiet, ka liek just. Gribās aizmukt no tā un gribās to zaļo zāli, kas ir otrā sētas pusē. Un tavs augstākais es saka, tā zaļā zāle jau ir šeit. Bet tāpēc, ka tu tik ļoti fokusējies uz to kaimiņu pagalmu vai vienalga, kas tas ir, tu aizmirst aplaistīt savu zālienu. Un, protams, ka viņš ir izkaltis. Es domāju, ka mums vajag padomu. Kuru kā paņemsim šo. Kāds ir padoms pirmai grupai? Kā viņi var ieraudzīt zaļo zāli savā pagalmā? Vai kā viņi var padarīt zāli zaļāku savā pagalmā, lai nav jātiecās prom no esošā? Mums ir monētu karaliene, paskaties. Pāris. Mums ir pāris, karalis un karaliene. Taisnīgums. Un 7 monētas. Interesanti. Te ir 2 lietas, ko es saskatu. Redzi, tas ideālais stāsts, ideālais variants ir šis. Ka ir karalis un karaliene, kas harmoniski satiek, kas tā kā dzīvo saskaņā, pārticībā, labklājībā. Bet šobrīd vairāk izskatās pēc šī varianta, kur ir taisnīgums, un te ir tie 2 kaķi, kas viens uz otru šņāc. Melnais un baltais. Pretēji. Tā kā nevēlas, nespēja ieraudzīt otru, jo mēs esam tik atšķirīgi. Mēs katrs šņācam savā valodā. Un šeit ir 7 monētas, kas ir gaidīšanas kārtas. Mēs gaidām, kad augļi kļūs gatavi, vīnogas nogatavosies. Šajā kontekstā lielā mērā patiesībā ir viss atkarīgs no tavas attieksmes. Un, ko es ar to gribu teikt? Ja tu esi noskaņots, ka tev ir jācīnās pret pašreizējiem apstākļiem, tad tā tiešām arī būs cīņa.
ja tu esi kaitniecīgā, nu, teiksim, situācijā, nu, tā kā kāds tev dara pāri, vai kāds tevi, nu jā, nelabvēlīgos apstākļos. Protams, ka tev nav jāsēž un jāgaida, kad varbūt šis cilvēks pēkšņi kļūs jauks. Man gan nav sajūta, jo godīgi, ka te ir, ka man liekas, lielākai daļai no jums te ir bišķiņ cita problēma, nevis tas, ka tev reāli kaut kas apdraud fiziski vai, emocionāli, mentāli, bet vairāk, ka tu esi tā noskaņots, ka tu esi noskaņots pret esošo, pret to, kas ir. Un attiecīgi tas, kas ir, izjūt tavu attieksmi un pretī arī dod to pašu. Tā kā šis kaķis šņāc šim un viņš pretī. Viņi, tā kā šajā brīdī sanāk, tu esi pret dzīvi. Un, protams, ka dzīve tad arī rādās nelāgās krāsās. Bet šeit atkal tas vēlamais ir harmonija, saticība. Un ko mēs varam darīt, ja mēs esam sliktos apstākļos? Mēs varam pieņemt lēmumu, ka mēs gribam mainīt šo situāciju un tā kā spērt kaut kādus soļus. Protams, jā, un kur tu jau arī tā kā grasies virzīties prom no tā, bet tava attieksme šeit ir tas, kas to situāciju sarežģīja. Tu esi frustrēts, tu esi dusmīgs vai neapmierināts. Un, jā, ir tā pretestība dzīvē. Mēs varam pateikt, jā, šī situācija ir nepatīkama, bet es pieņemu, ka tā ir tāda, kāda tā ir šobrīd. Tas ir, man liekas, tas ir kā mazs tāds solīts, bet viņš ir tik nenormāli svarīgs, lai lietas pagrieztos tev labvēlīgā gaismā. Pieņem, ka ir šādi, bet tā kā tiešām no sirds pieņem, ka ir šādi. Un, kā mums šito negribas dzirdēt, bet mums ir arī jāsaprot, ka mēs esam kaut kādu apzinātu vai visdrīzāk, ka mūsu zemapziņa mūs ir šeit novedusi. Šī ir situācija, ko mēs esam dabūjuši, tāpēc, ka vai mēs to prasījām, vai arī mums tā bija vajadzīga. Kaut kādai mūsu daļai tā bija vajadzīga, lai mēs iemācītos, kā tas ir pastāvēt par sevi, lai mēs iemācītos novērtēt resursus, kas mums tiek doti vai kurus mēs iegūstam. Kaut kas tev bija jāapgūst. Un tad, ja tu spētu uz šo situāciju, lai cik viņa būtu riebīga, nepatīkama, kaitinoša, paskatīties ar pateicību un ar tiešām tādu dziļu pieņemšanu, ka šis ir nepatīkami, man šis tiešām kaitina, bet šobrīd ir šādi. Šī ir mana realitāte, ir šādi. Jo es īsti nemācēšu tev pateikt, kas notiek, bet es varu 100% pateikt, ka kaut kas notiek, un dzīve saka, ok, tu beidzot esi sapratis, ka tu atrodies šeit, ka tā kā šis ir tas, kur, tā kā šis ir visu tavu iepriekšējo pieredžu un darbību rezultāts. Tā kā tu to esi radījis. Un tas nav tā kā pārmetums, kad, pasties, kādu tu sev esi, kādā ķezā tu esi sevi iekūlies, iekūlis. Tas nav tā domāts, tas ir vairāk tāds, ka tev rodas dziļa izpratne par to, ka tu vari radīt sev jebkādu realitāti, un šī ir viena no tām. Un tā nav ne laba, ne slikta. Augstāko spēku acīs nav laba vai slikta. Vienkārši lietas ir tādas, kādas tās ir. Mēs piešķiram lietām nozīmi un jēgu un kaut kādu nokrāsu. Un tāpat kā tu sev netīšām manifestēji šos apstākļus, kas tev šobrīd ir nepatīkami, tu vari tos mainīt un manifestēt sev to, kas tev tagad būtu labvēlīgs. Tā nianse tiešām ir tikt pie iekšējā miera, pirms tu tiec prom no situācijas.
Un tāpēc te ir tas miers un tā kā idille. Tā kā, labi, varbūt šie apstākļi, kaut gan viņš ir zem ūdens, viņš nav zivs, jā, bet šis joks, šis vīrietis ir zem ūdens, tā nav viņa dabīgā vide, bet viņš ir mierīgs, jo viņš uzticās dzīvē, viņš zina, ka viss sakārtosies, ka kaut arī šie apstākļi ir neērti, viņam kaut kādu iemeslu dēļ tam ir jāiziet cauri, un tas jāpamana un jānovērtē. Un pēc tam dzīve palīdzēs tev mainīt esošo. Un, ja godīgi, tepat nav stāsts par to, ka tu kaut ko maini. Vienīgais, kas tev ir jāmaina šobrīd, ir tava attieksme. Manuprāt, tas ir nedaudz skarbi, bet tas ir padomu šajā situācijā. Tu, protams, vari iet arī garo grūtāko ceļu, jo, jebkurš variants, ko tu izvēlies, tas ir tavs ceļš, tas ir tavs ejamais. Bet šī kārts man liek domāt, ka tev būs grūti. Tev būs grūti, ja tu mēģināsi tikt uz priekšu. Es tā saredzu to, kā tad, teiksim, tu gribi uzkāpt kalnā, bet tu stiep līdzi ļoti smagus akmeņus. Un šie smagie akmeņi ir tavas dusmas, tava nevēlēšanās pieņemt esošo, tāda, ka tu aizmiedz acis un saki, nē, šādi nav. Tas, kas ir, tas nav. Jā, tu stiep šos akmeņus kalnā. Tas ceļš būs karš un grūts un smags. Bet, ja tu varētu tā kā apsēsties tur, kur tu esi, tā kā šitais džeks, viņš ir zem ūdeņas. Viņš saka, ok, šie ir mani apstākļi, labi, es te meditēšu. Es atradīšu mieru šajā haosā. Es uzticēšos, ka es tūlīt uzpeldēšu augšā un atkal varēšu elpot. Viss būs labi. Ticēt, ka viss būs labi, lai tam noticētu, principā, ļoti ir jābūt, vismaz pēc manām sajūtām un manas pieredzes, ir jābūt ļoti spēcīgai, iekšējai tādai. Tev ir jātic kaut kam, kas tavās acīs un tavā sirdī ir labs un visu zinošs, varošs un spējīgs. Jo ir grūti, teiksim, ticēt cilvēkiem. Mēs, protams, varam ticēt, bet cilvēks ir cilvēks, un viņš ir, pirmkārt, viņu ietekmē tik daudz dažādu mainīgu faktoru, un bieži vien pat negribot, viņš ir spiests tā kā neizpildīt solījumu, mainīties. Tā kā mēs nevaram paļauties uz cilvēkiem tā, kā mēs varam paļauties uz augstākiem spēkiem. Un es nesaku, ka nevajag. Es vienkārši... Interesanti, kāpēc es to šādi pateicu. Iespējams, ka tu no kāda cilvēka savā dzīvē sagaidi to, ko viņš tev nevar nodrošināt. Ja šeit ir stāsts par attiecībām, iespējams, ka tu sagaidi stabilitāti no kāda, kurš pats stāv uz šūpīga kuģa un vienkārši nevar noturēt līdzsvaru. Viņš netiek ar sevi galā, kur vēl nodrošināt stabilitāti tev. Vai arī tā kā šķiet, ka tu sagaidi glābiņu no kāda, kurš tevi nevar izglābt. Un kādam tas ir Dievs, vai Jēzus, vai vēl kaut kas. Ja tas nav kaut kas augstāks, tad varam, manuprāt, vienmēr var runāt ar savu augstāko es, jo mūsu augstākais es principā ir daļa no augstākajiem spēkiem. Tad runājam ar sevi pašu un liekam to ticību savā augstākā es rokās. Un vienkārši tas tik ļoti, ļoti palīdz justies droši pat nedrošos apstākļos. Ja ir kaut kas augstāks,
uz ko lūkoties, un kaut vai izsūdzēt savas bēdas. Un te bija stāsts par lūkšanu. Lūkšana gluži vienkārši var būt saruna. Lūkšana, saruna, sirsniņas izskatīšana. Paņemam vēl vienu kārti tev. Man liekas, drusciņa hausiņš šajā lasījumā ieviesās, bet pirmai grupai lūdzu padoms. Labi, vēl vienu kārti. Oho! Kāpēc es izvilku vēl kārtas? Nu, mēs ejam tā kā atkal 4 monētas. Jā, tu riktīgi turies pie kaut kā, vai tās ir bailes, ja te ir velns, vai tās ir bailes, vai tās ir šaubas. Redz 4 monētas, viņš riktīgi turās, un šeit arī viņš sēž uz lādes. 2 reizes. Riktīgi tieši turēšanās pie kaut kā. Varbūt tā ir pārliecība, ka ir jābūt šādi. Un nevienmēr ir jābūt tā, kā mēs iztēlojamies, un ļoti bieži patiesībā nav jābūt. Un nevis tāpēc, ka mēs slikti iztēlojamies, vai mēs neesam prasmīgi, spējīgi, zinoši, bet tāpēc, ka dzīve, vai, nezinu, teiksim, visums, sauc kā gribi, tas var iztēloties vairāk, jo tas rada visu, kas ir. Nu, tā kā ir tik daudz iespēju un ceļu, kuru pavēršanās mums pat neienāktu pat visstrakākajos sapņos prātā. Bet, ja mēs atlaižam to savu ideju par to, kā lietām ir jābūt, tad situācijas var atrisināties visnegaidītākajos un parasti visforšākajos veidos. Mums vislabākajos. Jā, te ir tāda diezgan stipra pieturēšanās pie kaut kā, kas tev neļauj ieraudzīt vieglāku, labāku ceļu. Jā. Patiesībā es teiktu, ka meditācija ir, apsaksim vēlnu, man nepatīk tas čeks. Meditācija īstenībā ir ļoti laba ideja, jo tā mums neļauj pārāk aizplūst savās domās. Īpaši, ja meditācija vai joga, piemēram, kaut kas, kur mums ir jāpiedomā pie tā, ko mēs darām, ir meditācijas, kur ir tā kā noteikts elpošanas veids, un tu domā par to, vai tu pareizi pildi to uzdevumu, un tu neaizdomājies par kaut kādām citām lietām, teiksim tā. Neļauj savam prātam aizklīst tur, kur tam nav jāklīst. Kāda prakse, kas varētu tevi atgriezt šeit un tagad, un ļoti vēlams tāda, ko tu tiešām arī izbaudītu. Tas varētu būt arī kaut kāds sports, kaut kāda radoša aktivitāte, kaut kas tavam priekam. Ja tu varētu savā dienā vai savā nedēļā atrast laiku tam, kas tev sagādā prieku, man liekas, tas ļoti palīdzētu tev pirmkārt sajusties patīkamāk savā dzīvē, jo tu tiešām es sajūtu, tādu, ir tas diskomforts. Sajusties patīkamāk, un, principā mums ir ļoti, ļoti jāmācās ieraudzīt pozitīvais, gaišais, labais, un viena lieta, ko man liekas, es to nepateicu, bet es gribēju, un tad es kaut kur aizpļāpājos. Ja mēs lūkojamies, es jau teicu, ka, teiksim, ja mēs lūkojamies uz dzīvi kā uz grūtu un izaicinošu un nepatīkamu, tad tāda arī mums rādās. Bet šeit ir arī bišķiņ stāsts par attiecībām. Ja šis ir stāsts par to, ka tev ir grūtas attiecības ar kādu cilvēku, kas ir tavā dzīvē,
ja tu no otra sagaidi ļaunāko vai tā kā redzi viņu kā ļaundari, kā to, kurš neizdarīja, to, kurš nepaspēja, kurš kaitināja, vēl kaut kas, otrs jau to jūt. Un viņš pretī bliež vai nu kaut ko, lai sevi aizstāvētu, vai viņš tā, nu ja jau tu domā, ka es tāds esmu, labi, es tāds arī būšu. Tāpēc mums ir šis skaistais pāris, monētu karalis un karaliene. Ja tu otram sniegsi sapratni un mīlestību, tad visdrīzāk otrs to sniegs tev pretī. Un šīs 7 monētas runā par to, ka tā visdrīzāk būs, bet tam ir nepieciešams laiks. Laiks pirmkārt sevi arī atpazīt šo te rūgtumu, aizvainojumu un sākt viņu dziedēt. Tas ir process. Ir, protams, lietas arī, kas ir jāizrunā un jāpastāst otram. Zini, es jūtos šādi. Kā tu jūties? Un droši vien, ka, ne viss no tā būs patīkams, bet tas ir tik vērtīgi, jo, kad mēs izrunājam lietas, un ja mēs tiešām gribam dzīvot saticīgi ar otru, tad mēs arī strādāsim pie tā. Mēs mācīsimies no pieredzēm un centīsimies nepatīkamās vairs nepieļaut un būt apzinātāki tajā, kā mēs izturamies pret otru, kā mēs izturamies pret sevi, kā mēs izturamies pret dzīvi, ar kādu attieksmi mēs ejam dzīvē. Jo mūsu attieksme tik ļoti daudz ko un tā kā maina. Jā. Bet man gribas teikt, viss būs labi, ja tu noticēsi, no sirds noticēsi, ka viss var būt labi un harmoniski tev. Jo patiesībā te tik daudz ļoti tādas pasties uz šo kārtu, šiem 9. Tas ir tas, kas tevi gaida. Tevi tiešām gaida šī labklājība. Un tā nav tikai materiāla labklājība, tā ir labklājība, tas ir labi klājas. Man klājas labi, es jūtos labi. Ne tikai man ir pietiekami daudz naudas, lai es varētu nopirkt sev smuku apmetni un putnu, bet man sagādā prieku mana dzīve. Un patiesībā to dzīves aspektu, kur mēs vienkārši esam priecīgi, mēs varam panākt patiesībā ļoti minimāliem līdzekļiem. Tāpēc es teicu, atrodi kaut ko, ko tu vari darīt savam priekam, tikai un vienīgi. Un, ja paceļās teksts, man nav laika tam, tad, principā, tu šobrīd nevēlies to darīt, jo laiku vienmēr var atrast kaut vai 10 minūtītes dienā. Kaut kam tādam, kas tiešām tevi aizrauj. Un jā, sākumā varbūt būs grūtāk saņemties, bet jo tu vairāk to darīsi, jo vairāk tas šķitīs pašsaprotami, ērti un forši. Un tev liksies, un tā foršā sajūta ir tā, ka tu jūti, es par sevi šobrīd rūpējos. Es rūpējos par to savu labklājību. Jo labklājība, kā jau, nav tikai fiziskais, kā jau es teicu. Tas ir arī viss, kas ir mūsu emocionālais ķermenis, mentālais ķermenis, garīgais, spiritual body, garīgais ķermenis, laikam tā jāsaka. Visiem šiem ķermeņiem ir jābūt aprūpētiem, ne tikai fiziskajiem ķermenim. Jā, es ļoti ceru, ka tev šis lasījums noderēs. Varbūt liks aizdomāties nedaudz. Tu esi tuvāk tam foršajam, nekā tev šķiet. Bet jā, ir svarīgi, ar kādu attieksmi to ir dzīvē, jo tad tas pienāks ātrāk un vieglāk. Jā, tas ir tas, kā es šo nobeigšu. Paldies tev, ka klausījies, skatījies, ka biji kopā ar mani šajā lasījumā. Es ceru, no sirds tiešām, ka tev šis norizonēs. Lai tev burvīga diena, un tiksimies kā citu reizi. Atā! Sveika, mīļā otrā grupa! Tātad tu izvēlējies šo kārti. Palūkosimies, kas te rakstīts, kāda ir ziņa tev no tava augstākā es.
mums ir true healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers. Ui, gari, ok. Patiesa dziedēšanās notiek tad, kad es sev dodu atļauju just visas sajūtas, kas dzīvo zem. Visas sajūtas, kas paceļas tajos brīžos, kad es tā kā, nezinu, tieku triggerēts. Es teikšu angļu valodā, tāpēc, ka es nezinu, trigger, nu, teiksim, lietas, kas mūsos izraisa dusmas, izraisa mūsos kaut kādu asu reakciju. Tātad mēs patiesi dziedējamies tajā brīdī, kad mēs atļaujam sev just tās sajūtas, kas ceļās augšā tādos sācināt emociju brīžos. Ok. Es domāju, ka tas ir tuvs apraksts tam, kas te rakstīts. Labi. Tātad šī ir pirmā kārta. Un tad mums vēl ir dažas. Es samaisīju. Pirms es sāku lasījumu, jo uz ielas tur kaut kas trokšņo. Es domāju, izmantošu laiku. Tātad, kas mums te ir? Mums ir prayers and wishes. Lūkšanas un vēlmes. Lovers, mīlnieki. Wheel of Fortune, laimes rats. Kas mums te? 3 zižļi. 10 monētas. Cik skaisti. Velns. Zižļu paši un 3 kausi. Interesanti. Kas mums te notiek? Tātad ziņa no tava augstākā es. Principā tas, kas mani šeit mazliet tā kā izsit, ir šis velns, kaut gan viņš tā kā sasauktos ar šo oraklu kārti, kas tev bija. Wheel of Fortune. Es laikam paņemšu vēl vienu kārti. Kādus paņemšu? Paņemšu širo. Ziņa otrai. Ok. Labi. Oho. Mums ir gan main female, gan main male. Tā kā galvenais vīrietis un galvenā sieviete. Un mums ir arī mīlnieki. Te ir liels uzsvars uz attiecībām, partneru attiecībām. Jums ir gan 10 monētas, kur šeit ir ģimene, gan mīlnieki, gan šis pāris. Un interesanti, ka šajā konkrētajā kārtī laimes rats ir uzgriezts uz māju, kas ir arī tā kā ģimene. Bet kur ir problēma šeit? Vai tas ir tas, ko tu vēlies, vai tas ir tas, kas tev jau ir? Tas ir mans jautājums, jo te arī parādās cita tēma. Ok, es mazliet padomāšu, un tad pastīsimies, vai tavs augstākais es vēlas pakomentēt, vai mums vajag vēl kārtas. Kas man ir jāsaprot no šīm kārtīm par šo situāciju? Ko es varu viņiem teikt? Kur ir atslēga šeit? Tā ir fantāzija, es dzirdēju. Ok, fantāzija. Labi, zini, drošībiņai es paņemšu vēl vienu taro kārti.
Jo man ir... Wow! Labi, zini, kā daram? Ja tev šis nerezonē, tad šī droši vien nav tava grupa, jo man ir sajūta, ka šis ir stāsts par tavu dzīvi, bet tas vēl nav, šis vēl viss ir, tas ir tā kā tava nākotne. Tava nākotne, tev 2 reizes ir 10 monētas. Tev ir tik ārkārtīgi spēcīgi šeit šita dzimtas ģimenes, spēcīgās ģimenes, laimīgās ģimenes enerģija. Bet tas, ka tev ir zižu pāšs un 3 zižļi un vēl šis te lūkšanas un vēlmes, un vēlns vēl te, man ir sajūta, ka tu šobrīd šo nākotni tā kā sev rādi. Bet kāpēc? Un tā kā viss taču ir forši, vai ne? Viss taču ir ideāli. Bet man gandrīz vairs sajūta, ka tu tā kā, negluži šaubies, tas vēlns ir tāds. Un pat šeit ir tā kā 2 cilvēciņi, pāris. Kur ir, es īsti nesaprotu, kur šeit ir problēma. Varbūt šis lasījums gluži vienkārši ir nācis, lai tevi iedrošinātu. Teiksim, tavs augstākais es vēlas tevi iedrošināt, ka tev viss būs. Ja tev vēl nav, tad būs. Un ka tu vari dabūt šo te skaisto stāstu. Kāpēc te ir vēlns? Kāpēc? Ko te dara vēlns? Ko te dara vēlns? Ko viņš simbolizē mums šeit? Es teikšu godīgi, esmu reāli apmulsus. Wow! Mums ir atkal laimes rāds. Mums atkal ir tik ļoti tā kā atkārtojas viss šeit. Man liekas, ok, jā. Man liekas, tas ļoti ciešā kontaktā ar savu augstāko es. Tā kā tavs augstākais es ar tevi visu laiku komunicē caur zīmēm. Varbūt jums ir tiešām, tā kā tiešā līnija, ka tu ar viņu tiešām runājies un arī sadziedi, ko tavs augstākais es saka, bet es apsedzu vēlnu ar 7 monētām. Viņš ir tik maziņš pret visu to foršo un skaisto, kas te ir, kas šeit parādās tavā lasījumā. Man liekas, ka tavā dzīvē viss ir kārtībā, un ja kaut kas šķietami nav, tad tas ir tik viegli tā kā pagriežams, kā šis rats. Tu vienkārši pagriez to ratu. Pasaki, nē, es izvēlos ticēt, ļauties, plūst, būt, atļaut sev just to, ko es jūtu, reizē apzinoties, ka, tā kā, ja kaut kas šobrīd nestrādā, tas nav uz mūžu, tā ir šī brīža situācija, tas paies, tas mainīsies, es augšu, es sadziedēšu kaut kādas sāpes, kreņķus, pārdzīvojumus. Te nav, es vispār neuzķēru nekādu tādu izteiktu sāpi. Man liekas, ka tev ir idejas un vēlmes un sapņi, uz kuriem tu virzies. Ir cilvēki, ar kuriem tu sadarbojies. Ir ilgas. Es domāju, ka tev ir ilgas pēc šīm 10 monētām, šīs te laimīgās ģimenes dzīves pēc partnera, bet viņš viņš ir šeit, viņš jau ir
vai nu kāds, kurš jau ir tavā dzīvē. Varbūt tev ir partners jau šobrīd. Nu, tāpēc es sākumā tā kā sašaubījos, vai šis ir stāsts par to, kas tev jau ir šobrīd, vai tas ir stāsts par to, kas tev būs. Man liekas, ka lielākai daļai te ir vairāk tā kā tas skats uz nākotni, ka tas ir tas, kas tev būs, ka tas ir tas apsolījums. Bet, ja tomēr tev jau ir partneris, varbūt tie ir citi sapņi, uz kuriem tu tiecies. Bet es teiktu, ka tava ģimenes dzīve, partnera attiecības, tā ir viens no taviem dvēseles galvenajiem uzdevumiem, kāpēc tavu dvēseli nāca uz zemes, būt kopā ar šo otru cilvēku. Un, ja, teiksim, tev tas nav, un tu to ļoti vēlies, tas būs, tas pienāks. 2 reizes laimes rāds. Tu viņu esi uzgriezis jau uz šīs te 10 monētu atzīmes. Ja tev ir šeit 7 monētas, teiktu, jā, tev varbūt nedaudz vēl ir jāpagaida, ja tas jau nav tavā dzīvē. Bet tas pienāks. Tas ir tikpat neizbēgami, cik tas, ka rīts ausīs saule. Protams, ja meteors, trāpīs zemē un te viss uzsprāgs, tad droši vien šis arī pārāk nebūs tas, par ko mēs uztrauksimies. Bet, ja mēs pieņemam, ka meteors netrāpīs zemē vai saule neizies no orbītas vai vēl kaut kādas tādas kataklizmas nenotiks, tad te ir viennozīmīgi apsolīts, ka tev būs šis te laimīgais stāsts. Viņš ir nepārprotams, neizbēgams, un tu uz to virzies. Es pat nezinu, ko man te piebilst. Man liekas, ja tavs augstākais es tik ļoti negribu. Tas velns, es labprāt vēl kaut kādu kārti dabūtu par viņu, jo viņš mani mulsina. Kāpēc viņš šeit ir? Kāpēc te ir velns? The Fool. Man liekas, tavs augstākais es ļoti negrib man dot sliktas kārtas, tāpēc, ka stāsts ir ļoti skaists un saulains, un te nav ko. Zin kā, citreiz ir kaut kādas šaubas, bailes, un tad tas velns varbūt tā kā par to, varbūt par to viņš runā, ka tevi, tā kā, tu gribi šo laimīgo stāstu, bet laiku pa laikam pasauli tev liek sašaubīties, sabīties, ja nu nesanāk, ja nu nepiepildās. Protams, velns nav gluži nerunā par bailēm, bet varbūt vairāk par... Vienkārši šajā kontekstā es neredzu velnu, kā klasiski ar to klasisko nozīmi. Viņš ir starp citu. Viņš ir iespējams kā simbols vai kā tēls kādam paredzēts, kā atgādinājums, ka jā, dzīvē ir arī visādas neforšās lietas, bet tās foršās un skaistās tik ļoti ir vairākumā. Tā kā šajā lasījumā jā, te ir tik daudz kā laba, te ir tik daudz kā skaista. Vienīgais, kas tev ir jādara, ir jādodās. Tev ir kariete un muļķis. Tā kā tik fantastiski jaudīgas kārtas, kuras saka, tikai dodies un viss notiks. Tu esi uzgriezis to savu laimes ratu tiešām tā, kā vajag, tikai dodies. Vispār neļauj nevienam šaubu krikucītim, nevienam negatīvam tēlam sevi pārliecināt par kaut ko, kam tu negribi ticēt. Tā kā tici tam, ka būs un būs āršausmas, būs tik labi. Šitais ir rīktīgs tāds power lasējums, tāds, kad you got the power, tev ir spēks, tev ir vara, tas viss ir tavās rokās. Ej
un dari. Ej un realizē savus sapņus. Tici, 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 un būs. Jā, man reāli nav vispār šeit ko piebilst. Nu tā, teiksim, te nav kaut kāds cēlien, nu tā kā izrāda 3 cēlienos ar sakāpinājumu, un te vienkārši ir dzīve. Ej, dzīvo, esi, tu dari visu perfekti. Tavs augstākais es ir sajūsmā. Un jebkurā brīdī, kad tas vēlns kaut ko tur sāk čīkstēt, īdēt tev pakausī, vienkārši iekāp savā karietē un laidies prom no viņa un vispār neklausies, ko viņš tev saka. Jā, tavs augstākais es riktīgi ir starā par to, kur tu virzies, un šis ir tiešām tāds iedrošinājums turpināt, doties, ticēt, viss būs super forši. Man tā gribas teikt, laikam jau prāts vienmēr meklē kaut kādu problēmu, ko risināt, bet te īsti tiešām nav nekā tāda. Un pat šī pirmā kārta, kas ir tāda, triggeri, dziedēšanās, bet tu to dari. Es vispār nesaredzu, jā, te ir labi, te viss ir tik forši un labi, un pat, ja dzīvē nāks izaicinājumi, es domāju, ka tu perfekti ar viņiem tiksi galā. Man šķiet, tev īsti lasījumu nevajag, tikai varbūt iedrošinājumu, jo tu fantastiski, tu esi zirgā, tu esi uz sava motocikla un šaujies pretī savai skaistajai dzīvei. Jā. Jā, tā kā tāds paīs, bet nu šis ir tavs lasījums, šī ir tava ziņa no tava augstākā es. Es ceru, ka tev norezonē, es ceru, ka tu sajūti, ka tu esi uz šī maģiskā, skaistā, laimīgā ceļa, un ka tev izdosies, ja tā būs, viss būs superīgi. Un es ļoti priecājos par tevi no sirds. Jā, tā kā šis bija tavs lasījums. Paldies, ka biji ar mani kopā tajā. Lai tev brīnišķīga diena. Lai viss izdodās un tiešām arī izdosies. Un tiksimies kā citreizi. Atā! Sveika, mīļā 3. grupa. Tātad, tu izvēlēsi šo kārti. Palūkosimies. Ko tev vēlas teikt tavs augstākais es? I always trust the direction of the universe and know I'm being guided. Es vienmēr uzticos visuma virzienam un zinu, ka es tieku vadīts. Respektīvi, tu uzticies tam, kurp dzīve tevi ved. Tas ir ļoti, ļoti skaisti. Palūkosimies. Ko tev vēlas teikt tavs augstākais es? Kas ir vēl tavās kārtīs? Lūdzu ziņu 3. grupai no viņu augstākā es. Ziņa 3. grupai no viņu augstākā es. Vēl vienu lūdzu. Labi. Tā, tūlītās paņemsim vēl no dažām kavām, un tad ķersimies pie runāšanas. 3. grupai lūdzu. No viņu augstākā es. 2. Labi, 2. 3. grupai lūdzu. 1 kārti. No viņu augstākā es. Kas viņiem jāzina? Tā. Labi. Tātad mums ir krietns krāvumiņš, klājumiņš. Tas ir zobenu karalis. Monētu karalis. Superīgi. 2 zižļi. Ok. Zižļu karaliene. 4 zižļi. Nāve. Privileged lady.
dāma ar privilēģijām, teiksim tā. Seasonal harvest, raža, un mums ir toil and labor, smags darbs. Kas mums te veidojas? Kaut kas ļoti interesants. Jā, te ir diezgan tāds, es neteiktu, ka man rodas uzreiz tāda skaidrība par vienu konkrētu tēmu. Šī uzticēšanās kārtas viennozīmīgi man liek domāt, ka neatkarīgi no tā, kādu ziņu tu saņemsi, ka tu spēsi to uzņemt un, teiksim, neļautai satricināt tavu pasauli pārāk. Bet es nevaru uzķert to tēmu šeit, jo, labi, mums tātad ir šie divi skaistie karaļi. Viens ar zobenu, otrs ar monētām, tātad prāts, domas un zeme, materiālais plāns. Un mums ir zižu karaliene arī. Nav kausi. Ok. Es laikam paņemšu vēl kādu kārti. Man bišķiņ trūkst virziena. Kāda ir galvenā tēma šajā lasījumā? Un mums ir vēl viena zižu karaliene. Jo, Haidī. Otrajai grupai arī bija tā, ka atkārtojās kārtas, kas ir ļoti forši, bet šajā gadījumā tas man baigi daudz nepalīdz. Nē, tas palīdz īstenībā saprast, kur ir uzsvars. Vēl vienu lūdzu. Kam ir jāpievērš fokus lielākais? Aha, re, kur arī tavi kausi. Jo man likās interesanti, ka tev nav neviens kausu kārta. Teiksim, ja parādās visi masti, tad izņemot vienu, tad tas arī kaut ko nozīmē. Bet re, kur ir arī kausi. Nu, īstenībā ļoti līdzīga sajūta kā otrai grupai. Man bija sajūta, ka šī būs tā grupa, kur ir pa lielam viss kārtībā. Te ir nāves kārtas, bet man pilnīgi liekas, ka tā kā rekur ir nāve ar to zobenu un te ir tas pavadiens. Un man liekas, ka tikpat labi tu pats varētu būt tā nāve un pārgriezt to pavadienu ar savu zobenu. Ka tev nav problēmu pārcirst saites, kurām tavā dzīvē vairs nav vietas. Tā kā. Un es domāju, ka tu esi ārkārtīgi spējīga būtne. Tā ļoti, ļoti vienkāršoti, vai drīzāk tā savilkt to, aprakstīt tevi tādā vienā teikumā. Tu esi ļoti spējīga būtne. Tev ir ārkārtīgi asprāts. Tu proti tikt galā ar materiālām lietām. Tā kā materiālais plāns, manuprāt, tev nav problēma. Un es domāju, ka tu ļoti arī brīnišķīgi, intuitīvi jūti. Tā kā tos momentus, kad uzticēties, kad rīkoties, kad gaidīt, kad... Un tad ir kausu dūzis, kas ir... Tas ir pārpilnības kauss. Mani varbūt nedaudz mulsina šī kārtas, jo viņa ir tomēr tāda pietiekami smaga, teiksim tā. Bet iespējams, ka tas ir kaut kas, uz ko tu skaties. Šeit divi ziži tu stāvi un skaties no sava torņa uz šo
potenciāli, jo tas ir potenciāls, tā ir opcija, ko izvēlēties. Vai es eju šo ceļu, kuru eju un smagi strādāju, būt kāda cita labā, vai es izvēlos dzīvot lēnāk un darīt sev, jā, varbūt man nebūs tik daudz kaut kas, bet mana dzīve būs harmoniskāka. Manuprāt, jo, teiksim, ja mēs skatāmies uz diviem zižļiem kā uz tādu izvēļu apdomāšanas kārti, tad varētu būt, ka tu esi nelielās krustcelēs šajā kontekstā. Varbūt tu esi ilgstoši strādājis citiem vai darījis to, kas tev nepārāk patīk, un beidzot tu esi gatavs pārciest šo saikni, jo redz, te ir tā nāves kārts. Es domāju, ka lai kāda būtu tava situācija, tu vari ar to brīnišķīgi tikt galā. Kā es teicu, ka pat ja es tev pateiktu kaut kādu tādu grūtāku vēsti, ka tu mierīgi spētu ar to tikt galā, tā kā tev ir šie resursi. Un resursi nāk caur pieredzi. Caur pieredzi, caur, ka tu jau esi gājis visam, kam cauri, un tu saproti, kur ir vērts, tā teikt, satraukties, un kur nav. Un principā, satraukties nav jēgas gandrīz es teiktu nekad, jo tas nepalīdz. Ir jārisina. Situācija ir vai nu jārisina, vai arī ir jāļauj tai atrisināties, jo bieži vien tās tiešām arī ņem un atrisinās pašas. Un man liekas, tu to perfekti zini. Tā kā tu zini visu. Tad kas ir tas, ko augstākie spēki šobrīd, tavs augstākais es tev gribu teikt? Es teiktu, ka pēc šīm kārtīm skatoties, ja tu esi tā kā krustcelēs un domā, kuru ceļu iet, vai man izvēlēties kaut ko vairāk man atbilstošu, vai tomēr iespringt un darīt to, kas man nepatīk īpaši, bet varbūt tas ir, tur pelnošāk vai drošāk, stabilāk. Es teiktu, ka tu tiec mudināts iet savu ceļu. Ja tas ir tavs kaut kāds iekšējais, tāds, ja tev par šo ir pārdomas. Man prasās vēl kaut kādas kārtas. Tā kā šis liekas tā ļoti gandrīz vai acīm redzami. Varbūt tev tā tas nešķiet, bet es domāju, ka tu ļoti veikli varētu nonākt pie atbildes tāpat. Es domāju, ka tev pat atbildi jau ir skaidra. Ka tu jau zini, ko izvēlēties. Es domāju, vai šeit ir kaut kas, ar ko es tev varu caur kārtīm palīdzēt, vai varbūt gluži vienkārši kārtas vēlas tev pateikt. Tu esi superīgs, viss ir lieliski, tev viss sanāk, urā! Jo otrai grupai praktiski tā arī bija. Tā kā kārtas vienkārši augstākie spēki, viņu augstākais es teicu, tu esi foršs, viss nice, good job, un viss. Un tāds, labi, forši. Vai ir kaut kas, ko es vēl varu? 2 monētas. Jā, atkal mēs tad skatāmies, ko izvēlēties. Wow, labi. Jā, labi. Lūdzu vēl vienu, 3. grupai. Mums ir tātad 2 monētas un 10 zobeni. Un velns. Varbūt tev bija arī 2. grupa. Velns bija arī 2. grupā. Jā, bet nē, šis laikam tomēr nav gluži tā. Šis ir līdzīgi, bet te ir pavisam cits stāsts. Principā tavs augstākais es saka, ka darīt tāpēc, ka vajag, nevis tāpēc, ka tev gribās īsti vairs nav opcija tev. Tā kā 10 zobeni vienā brītiņā tā
tas, ko tu negribi, tas, kas tev nepatīk, tas, kur tu sevi piespied būt un darīt. Te varbūt arī stāsts ir par komunikāciju ar cilvēkiem, kuri patiesībā tevi sāpina vai nesaprot, un tu vienkārši uztur šo komunikāciju, jo kaut kāds ieguvums jau droši vien tev arī no tā ir, bet tas ieguvums absolūti neatsver to, ko tev šī otra puse liek izciest. Un tas, ja godīgi, tepat, man liekas, būs tā, ka, ja tu vēl svārstīsies ilgi, tad tas, kas nav domāts, tev paliks tik ļoti nērts, tik nepatīkams, ka tu vairs nespēsi tur palikt. Un kaut arī var būt šobrīd, tā neizskatās, bet tas ceļš, ko tu izvēlēsies, ja tu izvēlēsies to ceļu, kurš ir domāts tev, kuru tu sajūti kā savu, kur šie diskomforti, šī sevis mocīšana un piespiešana praktiski neeksistē, jo vienmēr dzīvē ir kaut kas, kas mums ir jādara, ko mums nepārāk gribās, bet, teiksim, ja mēs redzam to ieguvumu, ja mēs redzam, ka labi, es te pamokos, bet toties ir gatavs tas mans meistardarbs, tas, kurus ieliek savu sirdi un dvēseli, un tā kā, kad tev ir šī aizrautība un deksme, jā, ir arī grūti, bet ir arī forši, tas ir citādāk. Bet ja te ir stāsts par to, ka vienkārši tas nav tev, un tu sevi lauz, lai spētu tur palikt. Es aizmirsu, ko es gribēju ar šo garo domu teikt. Principā tev tas tev vairs nestrādās, nederēs, un tavs ceļš galu galā tev būs arī materiāli labvēlīgāks. Tas laikam bija tas, ko es gribēju teikt. Viens ir tas, ka tad, kad mēs esam harmonijā ar sevi, ar savu ceļu, mēs jūtamies labāk. Un tas burtiski izstarojas no mums, tikai citi var just, ka mēs dzīvojam labu, skaistu dzīvi, jo mēs esam patiesi pret sevi, jo mēs esam mēs dzīvojam harmonijā. Harmonija ir tas, pēc kā visas dzīves būtnes tiecās. Un man liekas, ka, ja tu esi harmonijā, tad citiem gribās arī būt tavā klātbūtnē un uz tevi lūkojas kā uz kaut ko īpašu. Un tā būs tā sajūta, kas tev būs. Vai drīzāk, es pat nezinu, vai tas ir tas, pēc kā tu tiecies, justies, ka tu esi privileģēts vai īpašs, bet tu noteikti izstaros tādu enerģiju. Un šie 4 zižļi, par kuriem es vispār neparunāju vēl, tās ir svinības. Tas ir prieks, tā ir stabilitāte. Tu varēsi svinēt sevi un savas izvēles, un pat ja kaut kādā brīdī būs bijušas šaubas, tas prieks un tas ieguvums, kas nāks, atsvērs jebkuru tādu varbūt diskomfortu. Īsāk sakot, mīļā 3. grupa, izvēlies sevi. Es domāju, ka tu jau praktiski to esi izdarījusi, bet šis ir tāds tā kā apstiprinājums no tava augstākā es. Izvēlies sevi, svini sevi, mīli sevi, un tava dzīve būs fantastiska. Un nebaidies pārgriezt tās saites, tos pavadienus, kas tevi sapiņķerē un sāpina. Pat ja īstermiņā liekas, ka tu iegūsti, ilgtermiņā nebūs forši. Nevajag sevi novest līdz 10 zobeniem. Pārgriezt saites. Un man, es tikko dzirdēju, un dzīve tev palīdzēs ar to, jo var gadīties, ka ir cilvēki, ar kuriem ir ļoti grūti pārgriezt saites, un kuri visu laiku atgriežās un grib būt tavā dzīvē, bet dzīve tev palīdzēs.
dzīve tev palīdzēs, un ja tu tiešām būsi apņēmīgs pārtraukt attiecības vai pārtraukt, darba attiecības vai romantiskās partneru, jebkuras saites, tas par jebkurām saitēm, jebkurām attiecībām, dzīve tev atbalstīs, un tas viss, tas sanāks, izdosies. Jā. Man sāka sāpēt kakls. Es laikam sen neesmu runājis tik ilgi, sen neesmu taisījis lasījumus. Es to uztveršu arī kā zīmi, ka tavs lasījums ir noslēdzies, ka tu esi svarīgāko dzirdējis. Katrā ziņā tev ir ārkārtīgi liela jauda. Ārkārtīgi liela jauda. Tu esi... Gribu teikt, you got it. Tu vari dabūt to, ko tu gribi. Tu tiksi galā. Visas kārtas ir tavās rokās. Visas atslēgas ir tavās rokās. Tikai izvēlies sevi, nešaubies par sevi un viss būs forši. Lūk tā bija ziņa tev, mīļā 3. grupa, no tava augstākā es, kurš sēž tribīnēs un fano par tevi, vai sēž uz mākonīšu un fano un aplaudē, un kurš tev vienmēr ir pieejams, ja tev nepieciešams atbalsts vai padoms. Jā. Es ceru, ka tev šis lasījums norezonēja, ka tas tev būs noderīgs, lai tev brīnišķīga diena. Paldies, ka vieni man kopā šajā lasījumā, un tiksimies kādā citā. Atā!